Kristus mīļotie, esam sapulcējušies, lai kopā svinētu pateicības dievkalpojumu par to, ka mums ir mūsu valsts jau 107. gadu. Un jūs varat sekot līdzi dievkalpojumu kārtībai dziesmu lapiņās. Tas, kas ir izceltajā tekstā, treknrakstā, tas ir tur mēs kopā dziedam vai kopā atbildam, kur rakstīts draudz. Tādā veidā jūs pievienojieties mums un kalposim mēs, kā jau arī tika teikts, ekumeniskais dievkalpojums. Mēs esam gan no tepat no luterāņu draudzes, gan arī no baptistu un Romas katoļu draudzes garīdznieku, un arī prieks redzēt dažādu draudžu pārstāvjus arī mūsu vidū. Bet sāksim dievkalpojumu ar pirmo dziesmu, arī mūsu dziesmu lapiņās Svētī Kungs šo mūsu zemi.
Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Mēs esam sapulcējušies Dieva namā, lai Dievam pateiktos, viņu pielūgtu un saņemtu viņa svētību un žēlstību. Bet, lai to varētu darīt cienīgām sirdīm, kopā nāksim Dievu priekšā, lai noliktu to, kas šķir no viņa grēku, un tad to darīsim. Es vadīšu jūs grēksūdzes lūgšanā ar 51. psalmu vārdiem, un pēc tam arī saņemsim piedošanu. Lūgsim. Apžēlojies par mani, ak, Dievs, savā žēlastībā, izdzēs manas pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā, mazgā man pavisam tīri no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī man no maniem grēkiem arī izap, lai es top šķīsts. Mazgā man, lai es to baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Apslēp savu vaigu man grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraid man prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savu pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Visspēcīgais Dievs, lai apžēlojas par jums un piedodams grēks, lai vadi jūs uz mūžīgo dzīvību. Dvēselē gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Mūsu sirds par viņu priecājas, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Svētīga tauta, ko tas kungs tas Dievu. Tie ļaudis, ko viņš sev par īpašumu izredzējis. Lūksim. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies un mēs Tev slavējam, ka Tu mūsu tautai liki ieraudzīt brīvības gaismu. Mēs Tevi lūdzam, dāvini mums Tavu mieru un dod, lai tauta celtos jaunā stiprumā un Tava gara vadīta, mantotu daļu pie Taviem apsolījumiem. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Lasījums
no pravieša Jesajas grāmatas 26. nodaļa. Mums ir stipra pilsēta aizsardzībai. Tā ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet taisna tauta, kas tur ticību. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem 6. nodaļas. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus,
lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Tā kunga vārds. Thank you.
Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja: Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lieli kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulājums. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tā Kunga evaņģēlijs. Lūksim. Kungs, svētais gars, tu, kas visur esi un visu piepildi, tu taisno dārgumus un ticīgu iefriedzi. Mēs tev lūdzam. Nāc, Kungs, šķīstī mūsu sirdis un prātus, iededz tajos ticības un mīlestības uguni un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Amen. Jūs varat apsēsties. Šos vārdus Jēzus saka pēc tam, kad mācekļi Jānis un Jākabs, brāļi Cebedēji, ir lūguši mammai, un mamma ir lūgusi Jēzum, lai tad viņus sēdina katru savā pusē, vienu pa labo roku, otru pa kreiso roku. Un Jēzus teica, ka es došu tam, kam tas pienāks, un tad pārējie mācekļi uzreiz sāk viņam pārmest, ko viņi atļaujās, un droši vien jau tur bija tāda iekšēja sāncensība. Un kurš tad būs īstais, kurš tad būs galvenais? Kurš tad valdīs viens pār otru? Un tad Jēzus saka, tā lai nav starp jums. Izcilais rakstnieks un domātājs Klaivs Sterkas Lūijs savā Nārnijas kronikas sērijā ir sarakstījis grāmatu Zirgs un viņa zēns, kura nav tik populāra, jo nav vismaz Holivudā ekranizēta. Bet tur tiek attēlota situācija Nārnijas dienvidvalstī, kas ir liela, ietekmīga kalormena un kurā valda tīšķoks, viltīgs un nežēlīgs valdnieks. Un lielā mērā arī paši cilvēki tur ir tādi. Viņi viens pret otru izturās kā tādi. Vai nu tev izdodās būt augšā, vai es apakšā, tad zini savu vietu. Galvenais varonis šajā grāmatā ir zēns Šasta, kurš uzauga pie viena no Kalermons iedzīvotājiem zvejnieku Kašeša. Viņš pret zēni nejauks. Izturās vairāk kā pret vergu, nevis kā pret savu dēlu. Līdz par tam, ka viņš ir gatavs to pārdot kādam cietsirdīgam, pārdot verdzībā kādam cietsirdīgam augsmanim. Zēns to sarunu ir dzirdējis starp viņiem un domā, ko darīt. Un kūtī, kur viņam jākopus ir, pēkšņi augstmaņa zirgs viņu uzrunā. Viņš ir pārsteigts, bet viņš atklāja, ka viņš ir zirgs, kurš nāk no Nārnijas, kur viss ir brīvi, kur pat zirgi runā. Un viņš iedrošina Šasu tad beigt kopā ar viņu uz brīvo zemi, uz Nārniju ziemeļos. Ir, kas salīdzina šīs Lūijas minētās zemes kā divas politiskās sistēmas – totalitārisms un demokrātija. Un virspusē skatoties, to tā tiešām var ieraudzīt. Jo tik tiešām totalitārā valstī cilvēki tiek padarīti par vergiem. Un katrs, kurš cenšas ar to cīnīties, sastopas ar mežonīgām un bieži vien nepārvaramām represijām. Turpretī demokrātija dod iespēju cilvēkiem pašiem lemt par saviem valdītājiem un nebūt citu vergiem. Kaut gan arī demokrātijā var notikt tā, izmantojot demokrātiskus līdzekļus un aizsaka agresīvājas mazākums, uzspiež miermīlīgiem vairākumam savu brīvību.
tas, par ko patiesībā Lūjis runā, nav tik daudz par politiskām sistēmām, bet par divām valstībām. Par Dieva valstību un par Sātana valstību. Sātana valstībā valda nežēlība, verdzība, meli, izmantošana un savtīgums. Dieva valstībā valda taisnīgums, brīvība, patiesība, kalpošana un nodošanās. Un kuru valstību mēs ceļam, nav tik daudz atkarīgs no tiem, kas valda, bet no mums katra. Jēzus neteica, gāziet tos ļaunos valdniekus un valdiet paši. Nē, viņš par ļauniem valdniekiem sacīja tā, lai tā nav jūsu starpā, lai mūsu starpā valda kalpošana. Un te nav runa tikai par valdniekiem un augstos amatos esošajiem. Jēzus vārds sacītie vārdi, protams, dod pamatu sagaidīt no viņiem priekšzīmi. Nevēl, piemēram, vārds ministrs ir atvasināts no latīņu vārda kalps. Un kad mūsu senči dibināja mūsu valsti, tie dibināja kā brīvu valsti brīviem pilsoņiem. Bet vienlaikus tā ir brīvība būt pašiem. Tā nav visatļautības maldoguns, bet brīvības gaisma būt pašiem. Atklāt to, kādus un kam Dievs mūs radījis, un to atklājot, iet šo Dieva un vienlaikus arī sevis iepazīšanas ceļu. Un mēs katrs to varam iet, un to ejot mēs arī iepazīstam, kā piepildījumu šajā dzīvē un kā vislabāko sabiedrību, kuru varam tuvināt Dieva valstībai, kuru var uzcelt kalpojot, nevis izmantojot, runājot patiesību, nevis melojot, darot otru brīvu, būt pašam, nevis to pakļaujot. Un to mēs katrs
Cikls sākums jau parasti ir labs. Gluži kā tad, kad bērniņš piedzimst Dieva līdzībā šajā pasaulē. Un sākumā jau iespējams pat var iztikt pat bez tādas Dieva apzināšanās, jo Dieva likumi jau ir ielikti radībā un tie darbojas, un tie strādā mūsu labā. Bet ātrāk vai vēlāk mums visiem pienāk dzīvē tas brīdis, kad ar to vien nepietiek, kad ar mūsu intuīciju un instinktiem vairs nepietiek, vajag kaut ko vairāk. Vajag attieksmi pret dzīvi, kur Jēzus raksturo kā kalpošanu, kur Jēzus saka, esi tas, kas dod, esi tas, kas kalpo, neesi tikai tas, kas sagaida. Un tas nav tikai tāds romantisks ideālisms. Jēzus aicina mūs uz tādu reālu, praktisku drosmi, kas mūs izrauj no citādi neizbēgams lejuslīdes. Tā ir drosme, kas vajadzīga mātei, kura norūsi, turpina mīlēt un audzināt savus bērnus. Tā ir drosme, kas vajadzīga tēvam, kurš nes atbildību, pat ja to tajā brīdī neviens īsti pat nenovērtē un nepamana un pieņem kā pašsaprotamu. Tā ir drosme, kas vajadzīga cilvēkiem, kam ir kāda atbildība sabiedrībā, pieņem pareizus lēmumus, pat ja tie tajā brīdī visiem neliekas patīkami un ērti. Tā ir drosme darīt nevis to, kas ir ērtākais, bet to, kas ir pareizs. Un kalpošana vienmēr izaicina mūsu ego. Un tieši tāpēc kalpošana ir tā, kas mūs glābi daļēji. Tāpēc tas kalpošanas ceļš, kurā Jēzus mūs aicina, ir tas glābšanas ceļš. Teilors rāda, ka drosme nes brīvību, bet brīvību pārpilnību. Un tur tieši sāks arī tas bīstamais mūsu dzīves posms. Kad cilvēks vai tauta iegūst pārticību, tad parādās tas, ko viņš saka, sautīgums, pašapmierinātība, vienaldzība, galu galā izlaidība, kur cilvēks saka, es jau pats zinu, kā ir pareizi dzīvot. Un tas cilvēks pēc brīža saka, kas jau nav īsti svēts, pēc kā man vadīties. Un tas visbeidzot aizved pie verdzības. Nevienmēr tā ir politiska verdzība. Bieži tā ir iekšēja verdzība, atkarības, tukšums, apātība. Dažreiz morāla verdzība nespēja vadīt vairs savu dzīvi. Reizēm garīga, sirds tumsa, kur vairs nav ne drosmes, ne brīvības. Un tieši tajā skan Jēzus vārdi kā tāds mūžības glābēja aicinājums, bet tā, lai nav jūsu starpā. Tas ir gan kā brīdinājums, gan kā citas dzīves iespēja. Jo tajā brīdī, kad tauta, sabiedrība un cilvēks aiziet no kalpošanas, no tā, kad cilvēks jautā, ko es varu dot citiem, tad sāks lejuslīde. Jēzus piedāvā vienīgo pretību šim ciklam. Tas nozīmē atsaukties ticībai, atsaukties kalpošanai, jo kalpošana mūs attur no sautību. Tā mūs pasargā no pašapmierinātības, tā atver acis tur, kur citādi būtu vienaldzība. Un atmodas sāks tur, kur viens cilvēks sirdī saka, es nebūšu tas, kurš tikai prasa un meklē, kur var dabūt kaut ko sev. Es būšu tas, kas ar Dievu palīdzību centīšos dot pārējiem. Es būšu tas, kas centīsies kalpot, tā kā to darīja Kristus. Un tur, kur rodas šādi cilvēki, tur var atzīmēt ģimenes, tur var atzīmēt tautu, tur sabiedrība kļūst vesela un vitāla. Jo Jēzus ceļš ne tikai aptur sabrukumu, tas iesāk atjaunošanos. Un to saprotot, mēs droši varam apgalvot, ka šajā izpratnē tiešām Jēzus ceļš ir vienīgais, kas ir izglābt Latviju. Tad, kad ir cilvēki, kas saka, mēs neiesim pa šo ciklu no ticības uz to pārticību,
salīdzināt tos dzīvnieks, kā viņi bija visi tādā vienā laivā, kā visi tur viens par otru rūpējās. Un es jau iepriekš arī dzirdēju to, jo pēc tam, kas ar mani saistīts, jo 1988. gadā es atgriezos no Padomu armijas arī savā laikā. Un mēs latvieši vairāk bijām lepni, jo dzirdējām par to, ka Latvijā jau Dievs svētīja Latviju, cilvēki pulcējās pie brīvības pieminekļiem, visi bija priecīgi. Un tas tieši manā sirdī radīja tieši lepnumu, apziņu, ka esmu latvietis un ka ir man zeme. Bet tā kā arī ticības Dievam tieši pateicos par to zemi, ko Dievs ir dāvājis. Man vienmēr šajos svētkos nāk prātā ar izraēliešu tautām, jo ko Dievs viņiem apsolīja? Dievs apsolīja viņiem zemi, kur tekēs piens un medus, kur viņi dzīvos pārdzīvā. Tad tieši jau iepriekš runāja tieši arī kolēģis tieši par to pārdzīvu un labi tieši salīdzinājums arī, bet arī ienojums tieši arī par savu zemi, skatoties tieši pirmos arī gadus, kā cilvēki to ieguvām. Atceros arī, jo mēs jau atceramies šodien, varam teikt, Latvijas dzimšanas dienu, jo daudzais latvieši jau arī jauns, kur ir neatkarība, kur ir dzimšanas diena. Un šī ir tieši, kad Latvijā 1918. gadā viņa radās vispār kā valsts. Kaut gan arī iepriekš jau bija šī zeme jau tieši, kad arī iesākās kristiesības pirmsākumos. Viņa tika veltīta Marijai, kas nosaukt par Māras zemi, vēlāk Livoniju, bet tīri tā zeme, kā mēs, kā tauta, ka mēs varam būt lepni, ka mēs saucamies latvieši tieši 18. gadā. Un tad arī daudz varbūt es tagad man bija jābūt tieši Polijā, kur piedalījos tieši klostera revolūcijās. Un iznāca, ka Polija tieši svinēja 11. novembrī savas neatkarības svētkus. Un es tajā laikā biju tādā reģionā, kur tiešām cilvēki ļoti patriotiski, kā viņi bija pielikuši pie televizoriem, skatījās, kāds bija gājiens, kā viņi izpaudās, kā viņi tieši lepojās. Un viņi sevišķi uzsvēra tieši sevi apzinājās, ka tieši kā poļi, kā tieši tā kā tauta. Un arī ļoti svarīgi šajos svētkos arī apzināties, ka tiešām Dievs mums dāvā šo zemi Latviju un mums apzināties tieši kā latviešu tautai. Bet pāri arī tam, ko es klausījos, kāds arī no Polijas bīstapiem runāja, bet arī ar to mēs nedrīkstam būt egoisti un visi tikai paturēt sev, jo atceramies, kā arī svētkos rakstos ir rakstīts, ka nav ne jūds, ne grieķis, nav ne pagāns, ne vergs, ne brīvais, bet esam vieni Jēzu Kristu. Mēs visi esam brāļi. Un arī tāpēc nākam prāt arī no Rīgas ekspres, kad iekalpam tieši evaņģēlija fragments bija paņemts, ko varbūt daudz no jums zinām. Žēlsirdīgais samārietis, ar kuru pagāja kādam cilvēkam garām, pagāja gan priesteris, gan levijs pagāja garām, bet samārietis vienkārši piegāja, ielēja viņā vērtās vīnu eļļu, aizved uz
virs zemes. Un kā Jēzus arī teica, viņš vienkārši pateica, raksts vien attājas, pateica, tu likumus zini, tā kā mums arī tagad mūsu valstī mēs varam jautāt, vai tu valsts likumus zini, par ko tagad viskaļākais vispār iet arī sabiedrības šķegās un pulcējas un protestē. Protams, mēs reiz visi atbildēsim, Stambulas konvencija, bet vai tā ir tā, kas aizstāv tieši sievietes vai ko? Visi jau Dieva likums jau no sākuma aizstāv. Un, ja svētajos rakstos, vislielākā likuma grāmata mums ir svētie raksti, jo tur mēs atradīsim atbildes uz visiem. Un tur, protams, mēs lasām, ka sievas esiet padevīgas saviem vīriem, bet tālāk mēs lasām vīrieši savas sievas. Un, jo viņi ir kā jūsu miesa. Jo taču nedaram mēs pārīgi otram cilvēkam, jo, zinām, mēs, ir tas arī teiciens, kas saka, nedara otram, kas pašam nepatīk. Svētajos rakstos ir mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Un tas ir ļoti tieši varbūt svarīgi. Atceros, kādreiz bērnībā es lasīju arī par svētajos rakstos, protams, agrīz lasīju, bet arī bija tāda trimtas
ticu uz Dievu Tēvu, visu valītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo Dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no Svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpts ellē, trešajā
kas uztur kārtību, taisnību, tiesu un mieru mūsu zemē. Mēs nākam tavā priekšā, paklausot tavam vārdam, meklējot visu pirms tavu valstību un tavu taisnību. Mīļais Dievs, mēs uzticam un izlūdzamies tavu svētību pār mūsu valsti Latviju. Svētī mūsu vadītājus, mūsu prezidentu, ministru prezidenti, ministru kabinetu un Saeimu ar gudrību, sirdsprātu, taisnības mīlestību un bijību tavā priekšā. Kungs, lai viņu darbi un lēmumi nāk par labu tautai, un tie ir sapņoti tavu vārdu patiesībā. Svētī arī mūsu pašvaldību, Ventspils pilsētas un pašvaldību vadītājus, domi, lai katrs lēmums un kalpošana iedzīvotājiem tiek pildītā ar godaprātu un līdzcietību, lai tu, kungs, tajā tiec pagodināts. Kungs, mēs lūdzam par mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, par bruņoto spēku komandieri, virsniekiem, karavīriem, zemesargiem un jaunsargiem, apklāj viņus ar savu aizsardzību. Stiprini viņu drosmi, uzturi viņu garu mūžu, sargā viņus no visiem redzamiem un neredzamiem draudiem. Mēs tavās rokās uzticam arī iekšējās drošības dienestus, policiju, robežsardzi, tiesu varu. Svētī, ka viņi kalpo taisnīgi, godīgi un atbildīgi. Tavas Tēvs, mēs lūdzam par mieru mūsu zemē un pasaulē. Mēs īpaši aizlūdzam par kara skartajām zemēm, Ukrainu un Izraelu, par visiem, kas cieš, bēg, ir ievainoti vai zaudējuši savus mīļos. Nes mieru, aizsardzību un dziedināšanu un dari, lai beigtos vardarbība un netaisnība. Ļauj mums, kungs, ne tikai lūgt, bet arī dzīvot pēc taviem principiem, lai katrs no mums savā ikdienā dzenas pēc tavas valstības, tavas patiesības un cik vien tas iespējams no mūsu puses, lai turam mieru ar visiem. Mēs visu uzticam tavās rokās, jo tu esi uzticams un žēlīgs Dievs. Mēs tevi lūdzam. Kungs, uzklāsi mums! Labais debes Tēvs, ņem savā gādībā visus mūsu ģimenes, ņem laulātos, lai vīrs mīlē savu sievu, sieva mīlē savus vīru, vecāki mīlē savus bērnus, un lai bērni mīlē savus vecākus un klausītu viņu padomos, un lūdzam arī par jauniešiem, lai viņi ietu kristīgās likumības ceļu,
pateicamies Tev, Kungs, par Tavu baznīcu, ko Tu esi cēlis uz apustuļu un praviešu pamatu un kur Tu pats esi likts par stūrakmeni. Un pateicamies, ka Tu mūs katru aicini un arī tos, ko esi ieaicinājis, esi darījis par saviem bērniem, par Taviem sekotājiem. Un mēs lūdzam par Tavu baznīcu Latvijā. Svētī, ka mēs varam būt kā pilsētā un galā, kā sāls, kas sālī, ka Tu mums var lietot, lai mēs vispirms jau savā starpā parādām šo kalpošanas attieksmi, savstarpēju mīlestību, un to arī nes tālāk sabiedrībā un tautā. Svētī Kristīgās draudzes Ventspilī, svētī mūsu sadarbību, svētī mūsu iespēju nākt kopā un par Tevi kopā liecināt. Svētī, Kungs, arī draudzes sadarbību ar pilsētu, ar pašvaldības iestādēm, ar skolām. Svētī arī mūsu baznīcas sadarbību ar valsti, lai mēs varam kalpot savai tautei un savai valstī. Mēs Tevi lūdzam. Jēzus vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Ar priecīgām un ticīgām sirdīm saņemiet tā Kunga svētību. Tas Kungs Tev svētī un Tev pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tev un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Tēva un Dēla un Svētā gara vārdām. Mēs pateicība Dievam, ka varējām būt kopā šajā svētku dievkalpojumā. Paldies katram, kas atnācāt. Paldies, mīļie tēvi un brāļi, ka varējām kopā kalpot. Paldies, mīļie mūziķi, kas mūs vadījāt tik brīnišķīgi un skaisti dziesmās. Un mūsu vidū arī ir mūsu domas priekšsēdētājs Jāņa Mītoliņa kungs, un tad mēs arī aicināsim viņu sacīt kādus sveicinājumu vārdus, kādu uzrunu mums.
godātie Ventspilnieki, godātā draudze. Man tik tiešām ir ļoti liels prieks uzrunāt jūs šeit, mūsu valsts svētkos. Jūs droši vien daudzi zina, ka šis nams, kurā mēs pašlaik atrodamies, uzcelts un iesvētīts 1835. gadā, pirms 190 gadiem. Un, protams, ka mēs esam ieinteresēti, lai šis nams šeit būtu, lai būtu saklops, lai būtu tāds, kādu mēs to vēlamies saglabāt vēl daudz 100 gadus. Manuprāt, draugs mācītājs prāvests Kārlis ir ļoti aktīvi uzsācis kalpošanu. Nams tiek pamazām atjaunots, un mēs esam tikušies un pārrunājuši, neapšaubāmi, kā pašvaldību gatava sadarboties atbilstoši mūsu pastāvošai kārtībai un atbalstīt gan evaņģēliski luterisko draudzi, gan arī citas tradicionālās konfesijas mūsu pilsētā. Bet tepat blakus ir vēl viens nams. Šī nama adrese ir Tirgus 4, kurā mēs atrodamies. Tas, ko es gribu pieminēt, ir Tirgus jau 5. Un jau pagājušajā piekdienā mēs tur ievietojām kapsulu nākamajām paudzēm. Nav daudz tādu ēku mūsu pilsētā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un šis nams ir burtiski atzīmes no pelniem, jo 99. gadā ugunsgrēkā tas ļoti stipri cieta. Protams, tas ir iespējams tikai Eiropas fondu līdzekļiem, un mums tādus izdevās atrast, un nākamajā gadā šis nams pilnībā tiks atjaunots, jo mēs saprotam, ka mūsu lielākā vērtība ir tieši vecpilsēta. Un tā ir jāatjauno, mēģinām to darīt soli pa solim. Un šodien es gribu pieminēt vēl 2 namus. Saules ielas galā, mēs to saucam par Saules mājām. Tas ir pirmais šāda veida projekts, ko mēs realizējam mūsu pilsētā kopš neatkarības atjaunošanas. Un jau tuvākā pusgada laikā 60 vecpilnieku ģimenes iegūst tur mājokļus, kur dzīvos mierā un pārticībā. Tā mēs strādājam, lai mūsu pilsētā būtu labāka dzīve, un es esmu ļoti pateicīgs mūsu tradicionālajām reliģiskajām konfesijām par to, ka mēs atkal esam kopā ekumeniskajā dievkalpojumā. Tas ir ļoti svarīgi šajā laikā, kad, diemžēl, mēs to tikko redzējām, sabiedrība diezgan pārsteidzoši viegli var sastrīdēties, un mums tas nav vajadzīgs. Mums jābūt vienotiem šajā sarežģītajā laikā, nevis šķelt, bet vienotiem. Uz to es mūs visus aicinu, un es ceru, ka tas nenotiks mūsu pilsētā. Paldies jums!